dzēriens sarkanais turpina tāpat reklamēties. Tāpēc, ka viņš zina, ka mēs pieņemam lēmumu programmēti. 5 reizes redzam reklāmu, 10 reizes redzam reklāmu dažādos avotos, mēs sākam ticēt, ka tā ir taisnība. Un kāds tic, ja mani parāda pa televizoru, tad tā ir taisnība, ka es esmu eksperts. Ja es esmu bijis radio, tas arī ir ļoti labi, jo mums velkās līdzi programma, ka tam ir kaut kāds uzticības avots. Kādam tas ir, kādam tas nav. Tātad viss ir interesantas sajūtas un apzinātība par to, ka mēs spējam to novērtēt. Tad informācija mums no sākuma, no ārpasaules ienāk prātā, mēs viņu kaut kādā veidā apstrādājam, un ja kritiskais faktors atļauj, tad tas ieiet zemapziņā. Bet jāņem vērā, ka mēs esam autopilotā ikdienā. Un tas nozīmē, ka nepārtraukti šī informācija sitās iekšā mūsu apziņā, un ja viņa sinhronizējas ar to, kas tur jau ir, tad viņa piepilda zemapziņu, apziņu, un tad mums ir 80,000 domas, kas vispār nav mūsu domas. Un dabūt brīvu prātu, vai mēs varam pamanīt, kādas tad ir tās manas patiesās domas, tas ir darbs. Darbs ar apzinātību, darbs ar zemapziņu, darbs ar dažādām tehnikām. Es nelasīšu noteikti daudz ko, kas slaidos ir minēts. Ja kāds īpaši grib papētīt, tad materiāls ir apkopots. Viņš principā ir drīzāk grāmatas materiāla vērts nekā prezentācijas, bet